Savukārt 1. un 2. jūlijā, tas jau ir pavisam drīz, Cēsīs notiks jau 2. sarunu festivāls Lampa. Turklāt šogad tas būs īpaši vērienīgs. Vairāk jautāsim Lampa direktorei Ievai Moricai un festivāla vadītājiem Gustavam Terzenam. Labrīt! 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 Vispirms jau jautājums, kas ir sarunu festivāls? Cilvēki ir pieraduši braukt uz mūzikas festivāliem, un mēs labi zinām, kas ir mūzikas festivāls. Šis ir savādāks festivāls, kura centrā tiešām ir sarunas. Un, ja mēs iztēlojamies vidi, kādā izskatās festivālā ar skatuvēm, teltīm, tas viss ir arī sarunu festivālā Lampa. Šogad Lampa top sadarbojoties vairāk nekā 80 organizācijām, ļoti dažādām no visas Latvijas, nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem, universitātēm, sabiedriskais medijs, arī Latvijas radio raidījis tiešraidē visu savu programmu Piektdiena no Lampas, kultūras un mākslas cilvēkiem. Ļoti plaša, ļoti bagātīga programma, kuru kopā veido vairāk 80 organizācijas, vairāk kā 500 cilvēki, 150 pasākumi. Vai varat atzīmēt kādus spilgtākos aspektus, ar ko īpaša Lampa būs šogad? Es varētu izcelt tādus 5 pavadienus. Tā pirmā lieta būtu reģionālais aspekts, un mēs ļoti priecājamies, ka Lampā šogad Lampu veido arī cilvēki no reģioniem un uzņēmīgi cilvēki no Latgales. Puses, piemēram, 2 dienu garumā nodrošinās programmu pilnu dzīves garša Latgalē, kur tiešām varēs iepazīt latgalisko identitāti ar smiekliem, ar jokiem, ar mūziku, bet arī ar nopietnākām sarunām. Šogad festivālu pagodina arī daudz cilvēku no ārvalstīm. Būs 4 ziemeļvalstu pilsētu mēri no Dānijas, no Zviedrijas, no Somijas, Norvēģijas, kas kopā ar Latvijas pilsētu mēriem sarunāsies par ilgspējīgām pilsētām. Un tāpat arī būs vairāki bēgļi, bijušie bēgļi, kas ir sekmīgi integrējušies Vācijā, Dānijā un Zviedrijā, un viņi stāstīs savus dzīves stāstus. Būs arī BuzzFeed galvenais redaktors, un viņi varēs runāt par to, kāda izskatītos pasauli, ja ievēlētu Trumpu. Būs arī viegli formāti, joki un kultūras programmas daudz, jo arī kultūra un teātra mākslas valoda ir viens veids, kā ar cilvēkiem var runāt par dažādām aktuālām tēmām. Gustav, jūs esat tas cilvēks, kurš ikdienā bieži komunicē ar cilvēkiem. Es gribētu teikt, ko dod šāds sarunu festivāls cilvēkam? Vai tā ir kaut kāda izaugsmes iespēja šādās sarunās apmainīties ar domām un idejām? Mums ir jāsarunājās festivālos, jo viss pārējais laiks ir aizņemts ar planšetu un telefonu. Tad mums ir speciāli festivāli jārīko, lai mēs varētu kaut kādā veidā sarunāties. Nē, īstenībā tā jau ir tāda metafora tikai par to sarunāšanos, jo tā idejiskā puse, kas saka, iedod tev tādu mazliet izpratni par to, kāds tu un kurā vietā sabiedrība atrodies šodien, ja? Jo tas ātrums gan informācijai, gan tai apātijai, cik ātri mēs aizējam katrs savā kokonā iekšā aizsardzības ļoti ātri. Un man šķiet tāds sarunu festivāls, kurā tev cilvēki, kurus tu redzi pa televizoru vai kuri šķiet neaizsniedzami un tev nesaprotamās kaut kādās sfērās, viņi ir pilnīgi aizsniedzami un pēkšņi izskatās, ka viņi ir cilvēki. Ja, un viņi ir aizsniedzami. Kāda ir pieredze, vai šajā festivālā arī politiķi atveras citādākā gaisotnē, citādākām sarunām? Tas ir mūsu uzdevums, jā, jo kā saka, demokrātija nav nekas labs un unikāls, ja, bet, kā saka, visu laiku var apelēt pie tā, ka nekas labāks mums neviedos, un katrā ziņā labāks par totalitārismu jau laikam ir, ne? Un festivālā, kurā šajā demokrātiskajā sistēmā laikmetā, kurā mēs esam nolemti dzīvot, ir cilvēki, kuriem ir dažādi uzskati par to, ja? Un pacepināt viņus bišķiņi par lietām, par to, ko viņi ir sarunājuši gada laikā. Ja? Jo gads, man liekas, ir tāda labs atskaites punkts, kurā politiķi viņi sāk muldēt un nesarkst vairāk vienā brīdī. Man liekas, un tās 360 dienas ir tieši labs brīdis, kurā viņiem atgādināt. Ja? Un tur ir bēdu ielai šobrīd, manā skatījumā, ja, jo tuvojās vēlēšanas un viss, kas notiek pasaulē, un mūsējiem ir tāds tā kā, ja, vieniem ir tādi stiprāki tie komunikācijas treniņu muskuļi, bet citi ir pilnīgi jampampiņi vienkārši. Un tajā brīdī, kad viņi satiekās uz skatuves, tad mūsu stāvkomediantiem ir bijusi tāda nopietna mājas darba izpildes laiks, kurā viņi ir tā kā paskaitījuši, ko katrs ir teicis. Ja? Un tas brīdis, kurā mums ir iespēja izsvērt, ir ļoti īss un tāpat laikā ļoti intensīvs. Ja? Viennozīmīgi neļausiet politiķiem muldēt tukši. Ja? Nē, lai mulda. Pašvainīgi.
Bet tad veicināsiet kritisko domāšanu par viņu pateikto. Tā gan kritisko domāšanu mēs veicināsim publikai. Jā, tā mēs arī domājam. Tad tas noteikti arī ir viens no festivāla virsuzdevumiem. Vai tā ir? Jūs domājat, kritiskā domāšana? Jā. Viennozīmīgi. Un arī būs arī atsevišķi darbnīcas. Tur tie cilvēki, kas varbūt grib sev kādas īpašākas prasmes gūt, kā piemēram loģikas, argumentēšanas, spriestspējas, kādā veidā es varu savu stresu samazināt. Arī viņiem būs iespēja festivālā tīri praktiskā veidā patrenēties un gūt labākas uzstāšanās un publiskās runas prasmes. Tātad gan izklāde, gan arī mācības, jaunas zināšanas.